Labdien! Šodien ir 1.07.2025. Es jau tikko runāju, skatos, aplīts, četurīts, nav kaut kas, nav. Bet pamodot 5.34 pastījus telefonu, tas man ļoti cipars patīk, es nezinu kāpēc, 5.34. Un vēl man patīk šeit 12.34 arī patīk ļoti. Un 1, 2, 3, 4 vispār patīk ļoti. Tas ir 12.34, jā, patīk man tāds cipars. Un šodien es domāju veltījums 10 sekotājām YouTube'ā. Es jau visu šito tekstu bīdīju jau, zini. Nu, labi, ka tagad es jau zinu, uzmanīgāks palieku. Jo 10 pat pišķikam veltījums ir, un YouTube'ā jau tie konti ir ļoti ilgi. Es uzķēru, kad ir kaut kādi konti jau 15 gadu atpakaļ točnē uzķēru. Un tad es vēl sapratu, kad ir arī, kas ir labi, Google, YouTube, Chrome. Tagad ir vēl 100 meklētāji, nav tāds viens Google meklētājs vai viens kanāls. Kā tagad ir TikTok kanāls un Instagram kanāls un Facebook kanāls un tūkstošiem kanāli, Latvijas TV3 kanāls un ziņu kanāls un cik tik tie kanāli nav. Un es vienkārši veltu tiem, kas domā, ka kāds par baigi interesējas. Es tiešām ar tā domāju, ka briesmīgi es kādam vajadzīgs esmu. Zini, te var visu runāt, ko vien grib var runāt. Noteikti jau būs beigusies tā, es jau skatos, jau ceturdaļiņi ir. Vai grūti jau tā sēdēt, vecums nenāk viens. Tik ilgi jau atkal neviens neskatīsies, tikai pat pišķiki. Varbūt. Jo manā gadījumā bija tā, ka es 5 gadi gulēju un ēdu. Pirmos 2 gadus skatījos YouTube'ā filmiņas. Un, ko es zinu, ko tur meklēt. Un man rādīja 2 gadi skatījos, tad, es nezinu, tie ukraiņu seriāliņi vai kas, kur pa 4 sērijām tādi, kā Prosta Marija, tikai bišķi īsāks. Tāds par dzīvi. Un, zini, es 2 gadu skatījos, un diezgan jau līdzīgi visur ir. Un varbūt bija jāskatās tāpēc, lai tā galva saprastu, kā tur vispār patiesībā ir. Kad tā tas ir. Un tād es TikToku skatījos. Vispār es nezinu, kādi tur konti. Es vēl atceros, mēs ar vienu, kas man pirmo to vidiku uzņēma par tām sēnēm, tripošanu. Viņam briesmīgi filmēt patīk, es domāju, ko viņam tā patīk filmēt. Bet, redzi, tā lēnāk stāstīšu. Guļu visu laiku, guļu, un jūtu, spīd tāda saule ārā. Izēju ārā uzpīpēt, es pīpēju daudz, tas slikti ir. Un klepoju, līdz ar to tas man uztrauc. Un, zini, tāda saule spīd ārā. Un man iekšējais kritiķis, Lauri, šī tāda saule, tu visu laiku guli, un es iešu atkal pagulēt. Tad, protams, es izēju ārā citreiz, saule ir tās kā viens no augstākajiem spēkiem, pamatojums atkāpjas no tēmas. Ja izslēdz sauli, manā gadījumā, viņš pēc 11 minūtēm ir ne uzreiz visi nomirst, bet sasals, ja sauli izslēdz. Tad tādam spēkam jau var ticēt saules spēkam. Es nerunāju par vēl augstāku spēku, par saules spēku, bet zemes mātes spēkam, vēja mātei, un saules dievs. Tādi viņi tur ir. Kā jau es īsts latvietis ticu. Vēja māte ļoti patīk. Viņa sevišķi ar riteni brauc un viņa pūš mugurā, nevis sejā. Pilnīgi cita braukšana. Iet tā kā kuģis ar buru. Var nemīties, pats braucās. Tas tā kā ir dievs. Un es,
ko palūdzu tam augstākajam spēkam, saules dievam. Nu, iedod mazu disciplīniņu, nu, visu laiku negulēt. Nu, zinu, saule spīd, un es tik guļu, es taču saprotu, ka dienas iet postā. Nu, kādā postā? Es saprotu, kad es skatos TikToku un YouTube. Nu, es nezinu, es uzskatu, ka tas tā kā grāmatas lasīt. Jo es nelasu vispār, tīpā. Es esmu izlasījis vienu grāmatu, Maks un Morits, un gribu vēl viņu izlasīt, jo atkāpi atkal no tēmas. Es kaimiņienē, man tāda ļoti turīga kaimiņienē, nu, kārtīgs cilvēks. Es prasu, nu, kā tu izdomāji tādu māju uzcelt? Jo es redzu, es pazīstu, kas tā dara, kas tā dara, kas tā dara. Nu, jūt, ka riktīgi kārtīgi labi uztaisīts, viss ir perfekti. Viņa man pateica, lasi grāmatas, Lauri. Un tad es padomāju, es māku kaut ko izdarīt, tā kā izlasīs grāmatu Maks un Morits. Nu, tā sanāk tā. Bet es pazīstu arī cilvēku, kas ir ļoti daudz grāmatas izlasījis, un man ļoti patīk ar viņu kontaktēties, ļoti, ļoti patīk. Bet tāpat tās jūtu es, bet saprotu, ko grib cilvēks, visu saprotu, jo es ja to nevaru iedot. Bet, interesanti man ir. Un, noteikti jālasa tās grāmatas, bet es pat nelasu internetā tekstiņus. Es tik izlasu virsrakstus izlasu. Un arī žurnālu, ja es, piemēram, atveru, es izlasu virsrakstus, pastos bildītes. Un tas ir tas, ko es gribu veltīt. Es nezinu, kāpēc man tā ir, bet ja ar citu cilvēku es runāju, tā kā patīk viņu klausīties, vai vismaz cienu viņa to klausīt, kaut ko viņš interesantu stāsta, un sevišķi ir vajadzīgs kaut kāds temps, stāstīšanas temps, varbūt tas ir frekvence, jo, piemēram, arī ar tādiem draugiem, ar citu mēs runājam, smējamies visu laiku, viņš kaut ko pasaka, es kaut ko pasaku. Vismaz kaut ko runājam un ir jautri. Bet ir, kad es ieslēdzu, noteikti tāpēc man nav sekotāji, un zinu, kaut kādā monologā. Bet runājot par sekotājiem, vai tiem draugiem, es uzskatu, ja, piemēram, kaut vai 7 vai 10, kas, ja noskatās video, protams, ka viņi katru dienu arī neskatīsies, jo man arī atsūtīja, piemēram, tas Māri tev mednieki, bet es, vienreiz paskatījos par to tavu video, otrais paskatījos, tad trešo reizi paskatījos, un parādīju vēl kādam citam, ko tu man atsūtīji, un, zini, tomēr es tev piesakoju, un es arī gribu teikt to, ka nevar jau izlemt, kā darīt, tāpēc, ka man ir 3 telefoni. Nevar vienā telefonā gribēt visu. Viens jau vakar uzkārās. Viņam dari, ko darīt, viņam paliek balts ekrāns. Tad es jau, protams, ka es māku viņus tur spaidīt. Spiežu to un to, kaut kā no rīta ieslēdzās. Bet es saprotu, ka viņš tur sinhronizējas tā, ka bet, labi, kāpēc šitam telefonam ir kādi gadi? 7, 8, man viņš patīkās strādā. Viens no pēdējiem ir ļoti lēns. Kāpēc tā ir? Un atceries, kur es stāstīju, kurš pats no sevis strādā. Protams, ka es viņu tur esmu pabojājis, tāpēc viņš tā dara. Bet man ir bijuši visādi gadījumi, es viņu nometu te ofisā, studijā, un atnāk, viņam visādas tur ir kaut kas, tik viņam tur nav pats saremontējies tur. Un tad es tā domāju, ka šito izvēlēšos. Un šodien jau atkal gribēju citā kanālā, jo tajā otrajā Latvijas Republika daudz vairāk skatījumi ir nekā šinīm. Tā bija iepriekš. Un tam tā mūzika reizēm nebija. Bet šitā bildīte man labāk patīk. Un šitais, cik es saprotu, ir tāds tā kā no pirmajiem man. Es viņu tā kā visos telefonos man ir šitais. Un tāds ir. Labi, sveiciens 10. sekotājiem. Un šodien vakardienas datums sajaucu. Šodien ir 1.7.2025. Darbs padarīts. Nepastāstīju neko. Rīt pastāstīšu.